Mēs esam tikušies lieliski. Paldies, ka atradāt iespēju būt. Šis ir tāds interesants laiks, kad daži saka, ka tas atgādina atmodu kaut kādā ziņā no tās spriedzes līmeņa, kas šobrīd ir sabiedrībā. Un tagad ir tas brīdis, kad mēs varam ieraudzīt šo fantastisko dokumentālo filmu par Juri Podnieku, par vienu no drosmīgākajiem latviešiem, kas redzēja Latviju pilnīgi citādi nekā 99% sabiedrības. Šis ir īstais laiks tai filmai. Es domāju, ka jā, un principā man šķiet, ka beigu galā jau katra filma kaut kādu iemeslu dēļ tā ideja rodas, un praktiski mēs diezgan bieži varam teikt, ka filma nonāca pie skatītājiem īstā laikā, īstā brīdī, un kaut kādu sajūtu kopums to veicina noteikti. Ja? Un es domāju, es nezinu, es teiktu, ka ir šobrīd atmoda, man liekas, ka tā atmoda vēl nav, mēs esam tādā pirms atmošanās stadijā, un varbūt tieši tāpēc tā filma ir vajadzīga, kas parāda, šī, viena cilvēka, ja tādu, teiksim, spēju, ja darīt savu lietu tik labi un aizrautīgi, ka tas pavelk līdzi sev citus, jā. Un, protams, tajā atmodas brīdī Jūras jau nebija vienīgais, bija daudz citu arī, kas darbojas, bet kaut kā es domāju, ka tā Jūra enerģija un Jūra tas... Man šķiet, ka Podniekam bija viena lieliska lieta, ka viņš savās filmās, ar savām filmām lika skatītājiem domāt. Ja? Un tas arī viņam bija vienmēr tāds mērķis, ka vajag domāt, jo, ja tu esi domājošs cilvēks, tad tu nedarīsi muļķības, un tad tu atradīsi pareizo ceļu, un tu sapratīsi, kas šajā brīdī ir jādara. Ja, ja tu esi nedomājošs aitubars, ja, kā tas bija ļoti izteikti Padomju Savienības laikā, kad viss tika darīts, lai visi būtu pelēka masa, un nedod Dievs, kāds tur izceltos ar kādām idejām. Ja? Tad ar tevi var ļoti viegli manipulēt, ja? Un ar tevi var darīt, ko gribu, un tev nebūs šīs pašiniciatīvas vai neapmierinātības sajūta, ko tu gribēsi izpaust un rīkoties citādāk. Tā kā es domāju, ka noteikti jā, ir pagājuši 30 gadi apmēram, jā, vairāk bišķiņ pat. Un faktiski mēs esam atgriezušies tagad kaut kādu loku noejot, jā. Manuprāt, mēs varam sākt patiešām reāli domāt un aptvert, kur tad mēs esam, kas ar mums ir noticis, kas ar mums nav noticis, ja, ko mēs esam palaiduši garām, un ko mēs varam, ir pēdējais brīdis darīt kaut ko. Tas bija tāds unikāls laiks, ko Jūras piedzīvoja visu šie 80. gadi, un viņš varēja sajust to, kā tā sabiedrība briest kaut kam, kā nomainās varas no absolūti tās pilnīgs totalitārismu, kas bija Brežņevs, Andropovs, Čerņenko, un pēc tam tas pāriet kaut kādā nedaudz demokrātiskākā, cik tajā laikā. Vismaz ārēji vārdos, jā. Un mēs iegūstam to mazo iespēju lauku, kurā paņem to savu iespēju un cīnīties par sevi toreiz. Jā, noteikti. Es domāju, ka tas bija tāds kā saka, tā situācija bija nobriedusi, un faktiski tie vēji pūta pareizajā virzienā, un vienkārši tas moments tika izmantots, jā, un faktiski es domāju, ka, varbūt kaut kādā, ir jau daudz, kas ļoti darīts, un mēs šodien varbūt pat par maz novērtējam pat to, kas ir sasniegts, jā, jo, teiksim, tādos lielos jautājumos, jā, mums ir, es domāju, arī skatoties filmu, jo mēs šodien saprotam, paldies Dievam, ka mēs neesam tur, kur visi bijām tad, jā, bet atkal ir tā, ka varbūt pārāk ilgi varbūt mēs priecājamies par to faktu kā tādu, ja, ka tā brīvība mums ir un tā neatkarība mums ir, ja, bet tas jau vēl neko nenozīmē, ja, ir visu laiku ļoti smagi un rūpīgi jāstrādā, kā to attīstīt tālāk, kā to izmantot, ja, un varbūt tur, mēs kaut kādu laiku esam tādā apmierinātības salītē sēdējuši, un tāpēc šodien ir varbūt tā neapmierinātība ļoti daudziem. Es negribu teikt, ka nekas nav, ir ļoti daudz tiešām labas lietas notikušas, bet varbūt kaut ko vajag citādāk, vai varbūt vajadzēja kaut ko savādāk. Jurim īstenībā bija, Juris bija arī tad jau strādājot pie filmas kopā ar Angļu televīziju, ļoti daudz laika Juris pavadīja ārzemēs un Anglijā un citur filmējot, un Juris arī saprata, ka tā rietuma sistēma nav ideāla, ja? Ka viņš vienmēr cerēja un ticēja, ja? Kad, būs kaut kāda, ka mums ir jānāk ar kaut kādu, mēs esam tikko izlīduši ārā, ja, no tās elles, un ka mums noteikti būs ļoti daudz ideju, ko likt galdā, ja kāds varētu būt šis jaunais ceļš, ja, ka neatkārtot tās sliktās vecās kļūdas, bet iet un meklēt savu jauno ceļu. Es domāju, ka
tur mēs neesam tajā jaunajā kaut kādā plūsmā svaigajā ieplūduši. Ja. Un laiks jau mainās, un cilvēkiem ir savas prasības un savs redzējums, jau gribās kaut ko labāk, citādāk, bet mēs atkal, varbūt esam iestiguši tajās pašās problēmās, kur vecā Eiropa jau kādu laiku jau sēž un stagnē. Juris piedzima 50. gadu vidū, un tā viņa personība, kā veidojās, tas, ka viņa tēvs arī bija saistīts ar informāciju, ar to pasniegšanu sabiedrībai, un viņš ir cilvēks, kuram uztic kameru pēc kaut kāda laika. Kā jūs redzējāt, zinot viņu, kas bija tie viņa trigeri lielie, kas viņam ļāva atvērt tos savus nervus, tos savus uztvērējus par to sabiedrību, kuru viņš pēc tam atspoguļoja? Es domāju, ka pirmām kārtām tā bija viņa fantastiskā aizrautība ar to, ko viņš darīja. Viņš vienkārši, varētu teikt, saslima ar kameru. Viņam kameru fotoaparāts, tas bija tas, kas viņam iepatikās. Ja? Viņš varbūt bija mazliet tur delvers tīņu gados, un tēvs redzot, ka viss var beigties slikti, ja? Viņu noņēma no laukuma un atved vasarā strādāt uz kinostudiju, ja? Un kur viņš iekļuva šajā, varbūt tādu ar kino aizrautu cilvēku pulkā, ja? Un viņš pats ļoti aizrāvās, un viņš saredzēja to, ko tu vari, kāds spēks ir teikt, kamerai un materiālam un kino, un ka tu vari daudz lietas izdarīt. Ja? Un faktiski tā ir tā pirmā lieta, viņa tā aizgrāvtība un aizrautība, un kas radīja tādu ļoti lielu darbaholismu, ja varētu teikt, tādu šo te neatlaidīgo darbošanos. Un otrs, es domāju arī, protams, ka saskarsme ar tādiem cilvēkiem kā Ajāra Vācieti, Imants Ziedoni, brāļiem Kokariem, ja, kas bija jau personības tajā laikā un saprotot, novērtējot to viņu darbošanos, viņš arī, protams, apaugļojās ar visu to ideju par nāciju, par tautu, par brīvību, neatkarību. Ja? Un es domāju, ka vēl jau vairāk viņa ģimenē arī, tad vecais tēvs bija izsūtīts Sibīrijā, vecais tēvs bija strelniekos, ja? Tēvs mēģinot izdzīvot, tad ir spiests iziet uz kādiem kompromisiem ar sistēmu, ja? savu balsi runājot, ja? un runājot varbūt tekstus, kas viņam sirdī nav tuvi, bet tas ļāva tad izdzīvot. Un redzot visu to, es domāju, ka viņām veidojās tā sapratne, kur kā tās lietas ir un pret ko un par ko vajag runāt. Ja? Un tas attīstījās, es domāju, no filmas uz filmu, ja? Un interesanti, arī filmā ir šī vēstule Armīnam Lejiņam, kas tad kaut kur 70. gadu beigās tiek rakstīta, ja? Kurā viņš pasaka to, ka viņš grib runāt par savu laiku un savu paudzi un saviem cilvēkiem ar tādu ļoti spēcīgu un jaudīgu publicistiku. Ja? Un tajā pašā laikā meklējot kaut kādu šo tēlainību, kas tajā laikā bija ļoti populāra Rīgas dokumentālo filmu veidotājiem, ja? Piemītošais šis spēks un tā kā nevis aizstāt kaut kādas nebūšanas ar smukiem kadriem tikai, ja, bet runāt asi un skaudri, un tas ir viņa uzstādījums. Un, manuprāt, viņš arī to pēc tam savās filmās ļoti fantastiski arī realizē. Par 80. gadiem Juris jau ir nobriedusi personību, viņam jau ir pāri 25, cik tas ir? 30, viņš 50. gadā. 50. Jā. Tā ir mana kļūda faktoloģiskā. Tad viņam jau ir pāri 30. Tad aiziet Brežņevs, aiziet Čerņenko un Dropovs, un nāk Gorbačovs ar šo atvērtību, perestroiku, jeb pārbūvi. Un tad ir tā leģendārā filma Vai viegli būt jaunam. Šeit es visu saku pareizi. Jā, 86. gads tas ir, jā. Un kā viņam rodas tā iespēja paskatīties uz tiem jauniešiem, kuriem viņš bija tāds, varbūt gadus 15 atpakaļ. Tā kā tie, kas bija tajā Ogres koncertā, tie, kas pēc tam izskrūvēja to lampiņu vilcienā un sākās tās nekārtības un salauz cilvēku dzīves un viss šis stāsts par to laiku, kā tie jaunieši cenšas sevi atrast. Es domāju, ka tā atkal kaut kādu notikumu virknējums plus Jūra tāda
šī te intuitīvā virzība uz kaut kādu tēmu un to, kā to tēmu varētu risināt. Ja? Un faktiski Ābrams Kleckins un Jevgeņijs Margoļins, kur bija redaktori tajā laikā kinostudijā jau kādu laiku, Juri Lenc un teica, ka vajag taisīt kaut ko par jauniešiem. Ja? Un, viņš tā diezgan tā kā skeptiski un tā, bet meklējot to tēmu un viņš iepazinās, viņš sāka savā pagalmā sarunāties ar jauniešiem, kurus viņš ievēroja vienkārši, kur tusēja, tur katru dienu stāvēja un bija. Un viņš sāk ar viņiem runāties un saprast, ka viņiem nav ko darīt, viņiem nav kur iet, neviens viņus arī tur īpaši neuzklausa, ja, un viņa problēmas neinteresē nevienam, ja. Un tad pamazām sāka kaut kā, tā tēma risināties viņa galvā, veidoties. Un tad, protams, ka Ogres koncerts salika visus punktus uz i, jo iegriežoties, respektīvi viņam bija Juris Kulakovs palūdzis, ka vajag nofilmēt koncertā, viņi kaut kādu klipu tur gribēja taisīt kādus kadrus, un Juris atgriezās no citas filmēšanas un bija palikuši ietaupīti filmu metri gali, ja. Tajā laikā bija ierobežots, daudzums, cik tu varēji iztērēt filmu katram sižetam. Un Juris bija pārņemts no tās enerģijas, kas tur tajā izstrādē bija. Un tad viņš sāka domāt, uzdot jautājumus, kas tad tiešām, tā kā pieaugušie saka, tādi tukšpauri tik un bļauri un tur neko nezina un nesaprot, ja. Un plus vēl šis te process, kas tika ierosināts par vilcienu vagonu izdemolēšanu, un tas ielika to visu stāstu tādā citā kontekstā, jā. Un faktiski tas, ko Juris darīja, Juris gāja un runāja ar viņiem un uzklausīja viņus. Un es domāju, ka tajā laikā tas bija tas fenomens, tās filmas ir tas tajā laikā, ka faktiski pārējie nevarēja iedomāties, ka tu vari runāt atklāti, ko tu domā. Bet šiem jauniešiem, tā sakot, pofīgi par to sistēmu jau tajā brīdī bija. Ja? Viņiem bija viņa apnikus, un viņi teica un runāja to, ko viņi jūt un to, ko viņi domā. Viņi uzticējās Jurim, jā. Un te notika tas sprādziens, ja, ka vispār cilvēki saprata, ka var citādāk, jā, var citādāk. Un te notika tas moments, cilvēki sāka domāt, jā, sāka pārdomāt, ka, taču, un es vienmēr saku, šī filma patiesībā noved pie sistēmas sabrukuma, ja, jo tie cilvēki vairs nevarēja un negribēja pakļauties, kā tas viss bija gājis gadiem, ja, gadu desmitiem. Un faktiski tas Gorbačova laiks atkal vienkārši palīdzēja to, ka Gorbačovs sludināja, kā mums vajag atklāti runāt, jā, par lietām. Lūk, bet, izrādījās, ka tas bija tāds džins, kas bija izlaists no pudeles, kas faktiski arī viņu to režīmu vispār nokāva un apēd. Ja? Un mēs jau redzam arī filmā, mēs unikāls materiāls dabūjām no Krievijas arhīva, kur ir šī te Gorbačova intervija, kurš arī saka, tā filma jau ir tikai par dažiem, ja, kuri nav atraduši savu ceļu dzīvē. Ja? Tie pārējiem jau viss ir ok. Ja? Tā kā tā divkosība jau vienmēr ir pastāvējusi tajā sistēmā, un tas arī ir tas, kas uztur to sistēmu, ja, pie dzīvības. Bet, ja man šķiet, ka ja viena filma patiešām ir kaut ko izdarījusi tajā vēstures pagriezienā, tad tā noteikti ir šī. Un tās masas, kas noskatījās filmu, ir tie dati, ka faktiski kinoteātros viena padomu saņemē 43 miljoni. Ja? Tas ir kinoteātros, tikai nerunājot televīziju, un tas ir fantastiski. Ja? Un tas tomēr rada veicina šo te domāšanu un rada šo te domājošo masu. Ja? Tā kā es domāju, ka tā bija tāda, un nebija jau tā, ka Juris apzināti, tagad mēs uztaisīsim tieši šādu filmu, ja? Bet tas tā, faktiski, vēršoties pret to netaisnību, kas bija caur šo te notiesātajiem par vilcienām nodarītajiem zaudējumiem, ja, kad faktiski kādu vajadzēja notiesāt, jo tai bija jābūt paraugtiesai, un nebūs jums tur jauniešiem koncertā celt rokas gaisā un priecāties. Ja. Tā kā vēršoties pret šo te netaisnību un mēģinot saprast, kas tad notiek ar jauniešiem, ja, tā arī tā filma radās, un es saku, tajā brīdī jaunieši bija absolūts avangards, jā, jo jaunieši pateica to, ko domāja visi, jā, un nebaidījās, jā. Un es domāju, ka faktiski tajā filmā kaut kā ir tāds mūžības kods kaut kāds ielikts, jā, jo faktiski to filmu šodien skatās jaunieši ar tikpat lielu interesi, kā tad visi, un šobrīd pat taisni liekas, ka, ak Dievs, cik viņi prātīgi, cik viņi gudri, cik viņi domājoši, ja, runā un analizē dzīvi. Ja, un, protams,
tas visais tās apspiestības, nospiestības un no tās sistēmas, kas apkārt, no tās neiedzības, ja, kas bija apkārt. Tā. Jūs jau bijāt toreiz viņu filmēšanas grupā, kad viņš... Jā, es tieši filmēju Viegli būt. Es strādāju ar Juri kopš visām filmām pēc Strelnieku zvaigznāja, un es tieši Vai viegli būt jaunam, tāds lielais arī man kā montāžu režisorei darbs kopā ar Juri tādi, es atceros, mums montāža bija kādi 4 mēneši, 24 stundas diennaktī, gandrīz vai, 24 ne, bet 14 noteikti, jā, tāds ļoti intensīvs posms, un pēc tam beigās, jā, tas viss kā tā filma aizgāja, tas, protams, jā, fantastiski. Tās balvas, ko mēs arī redzējām, un šī... Kā tas bija ar viņu strādāt kopā? Viņš nebija ārkārtīgi, viņš tāds despotisks, tāds ārkārtīgi prasīgs? Viņš bija ļoti prasīgs pret sevi, tas bija pirmais, un nākamais bija, tad viņš arī bija prasīgs pret citiem. Un tāpēc faktiski mums izveidojās tāds grupas kodols, ar ko viņš strādāja no filmas uz filmu, jo ne visi jaunpienācēji varēja izturēt to, ja, jo faktiski viss tika pakārtots tajā filmā, kino un tajā lietā. Ja vajadzēja, tad bija garas stundas. Ja varēja ātrāk aiziet mājās, tad varēja. Šī filma viņam dod arī starptautisku izlaušanos. Jā, tad sākās tie starptautiskie projekti. Jā, pateicoties filmai Vai viegli būt jaunam, noteikti, balvas tā bija, protams, viena lieta un vispārēja atzinība. Un interesanti pat, ja vēl šodien tu kaut kur brauc tajā teritorijā, jā, un saki no Latvijas un Rīgas un vēl piemiņu Juri Podnieku, tad tie cilvēki, kuri ar šo filmu bija saskārušies, tad visi uzreiz atcerēsies, teiks, ka Vai viegli būt jaunam, jā, kodu. Jā, un kā Juris arī filmas kaut kur beigu daļā ir šis teikums, ka varēja jau sēdēt uz tiem lauriem, jā, un mierīgi dzīvot un varbūt vairāk arī neko nedarīt, bet tas nebija Jura garā. Un tieši pēc filmas Vai viegli būt jaunam izrādīšanas laikā Maskavā atradās Britu televīzijas centrāli bija tāda ITV, un viņiem pa dokumentālo kino atbildēja tāds studiju centrāls bija, un viņi gribēja taisīt kaut ko par Padomju Savienību tajā laikā, kas bija ļoti modē, ja, tad atvērtīgi, visi brauciet un filmējiet un tā. Un viņiem arī bija angļu režisors noskatīts, bet tad bija tāds joks pa Maskavu, šis Ričarda Krīzī brauc un visur rindas stāvēja, ja, un cilvēki stāv rindās. Viņam prasa, tāds joks, pēc kā šitā rinda, pēc ziepēm, tā pēc šampu un tur pēc dasām, ja, un šie grib noskatīties dokumentālu filmu, ja, viņš teica, kas par vājprāti, ja, kaut kas nebijis, ja, un tā viņš iekļuva kinoteātrī un nostājās filmu, un viņš teica, man vajag šo režisoru. Un tā arī sākās ļoti tā lēnām un grūti, un Juris nevarēja saprast, ko un kā darīt, un kas tā varētu būt pa filmu. Bet, beigu galā viņš teica tā, ja jūs man uzticaties, un es varu filmēt to, kas notiek, un tieši tajā laikā sākās tāds ļoti aktīvu protestu vilnis visā tajā bijušajā Padomju Savienības teritorijā, un bija šī iespēja, un kā Juris arī saka, ka faktiski beigās izrādās unikāli, ka viņš vienīgais pa visu Savienību filmē mēģina aptvert šo te impērijas beigu kaut kādas jau agonijas, ja, šo te zīmējumu, ja, un saprast, kas tad īsti notiek, un kur mēs īsti esam iekšā, un no kā mums jātiek ārā ir, ja. Un tā 1 stundas, tas pasūtījums bija izveidot 1 stundīgu filmu. Tas viss beidzās ar 5 50 minūšu filmām, jā, ko izrāda arī Channel 4 2 kanāli, lai varētu sabalansēt finanses, jā, šo filmu izrādīt, taisīt tā kā 2 televīzijas. Kas savukārt atkal, es domāju, ja Vai viegli būt jaunam bija tāds sprādziens tieši tajā sistēmas iekšienē esošo cilvēku tādā atbrīvošanas ziņā, domas atbrīvošanas ziņā un skatu punktu izmaiņā, jā, tad, un, protams, arī ārzemnieki to filmu novērtēja kā tādu,
varētu teikt kā lielisku filmu, bet varbūt tiem cilvēkiem dzīvojušiem tajā teritorijā tā bija vēl svarīgāk nekā vienkārši filma. Jā. Tad, teiksim, filma Mēs atkal savukārt tieši starptautiskam skatītājiem, jā, ārzemēs dzīvošiem cilvēkiem bija ļoti svarīgi, jo visprecīzāk to pateica, man liekas, Guardianā bija tāds raksts, kur bija teikts, ka 10 politiķi runājuši par Padomju Savienību un kas tur ir un kas tur mums jādara, bet nav bijis cilvēkiem tāda dzīva saskarsme ar tiem cilvēkiem. Un caur šo filmu, ja viņi sajūta un redzēja to, viņi varēja identificēties ar dzīviem cilvēkiem, dzīvojušiem tur un saprast to viņu sāpi un problēmu un kāpēc tas ir tiešām tik slikti būt un atrasties tajā sistēmā dzīvot. Ja? Un tā bija atkal tāda acu atvēršana varbūt tieši tai rietumu sabiedrībai vairāk. Kas ir interesanti, tieši šodien RTV arī raidīs 2. sēriju. Jā. Mēs pagājušajā nedēļā jau rādījām. Kas ir tāda jauka sakritība. Jā. Es skatījos jūsu filmu Podnieks par podnieku, un es sapratu, cik Jurim ir laba angļu valoda. Tas man bija patīkams tāds pārsteigums cilvēkam, kurš ir Padomju Savienībā, kur viss tas angliskais ir noliegts un nepieejams, un viņš runā, brīvi runā. Viņš izsaka savas domas, spēj pamatot. Pirmkārt, tā jau bija arī nepieciešamība, jo strādājot pēdējā laikā ar šiem te angļu kolēģiem, jā, vienkārši nācās runāties un nācās. Tur jau tā lieta, ka nācās runāt ne tikai skolā iemācītos topikus, ja, bet nācās runāt par lietu, par biznesu, un tas arī atkal uzreiz jau iedod tādu. Bet jūs kādreiz bija arī mācījies, gan bija izmests no tās skolas, slavenās 50. vidusskolas, kur angļu valodu mācīja, bet tā kā kaut kāda pamata bija, un tas jau bija, protams, laika gaitā. Ja tu kaut ko zini, tad tu vari atcerēties, un ja tu esi spiests daudz runāt, un viņi, protams, arī visu laiku intervēja kaut kādi kanāli un prasīja. Un tā kā es domāju, viņš darīja, ko varēja. Mēs ejam tālāk, tad tā filma Mēs, bet paralēli tie atmodas procesi iet. Juris uztais arī, cik saprot, Latvijas Tautas fronts dibināšanas kongresā. Jā. Tas arī bija filmātā. Jā. Ļoti nepopulāri tam laikam, starp citu, man šķiet, jā. Jo tā runa, es domāju, ka tā runa bija unikāla ar to, ka viņš tajā laikā, kad katrs bija tā kā, mēs tikai mums Latvijā svarīgi, kurā Jurim arī ļoti daudz pārmet par to, ka viņš tajā laikā brauc pa visu to Padomju Savienības teritoriju un filmēja tur, un viņam arī pat kolēģi daudz teica, taču liecies mierā, svarīgi ir pasties, reku mums te baltsarkano karogu uzvelku un te. Viņš saka, jā, bet vajag skatīties tālāk, meklēt likumsakarības, kopības, jo viņam vienmēr, es domāju, ka tā Jura arī ļoti lielais spēks bija skatīt lietas tādā kopumā un skatīties tālāk par savu degungalu, redzēt, jā, ieraudzīt. Jā. Un tas noteikti ir jaudīgāk. Jā. Un arī, teiksim, man liekas, ka tas tieši tāpat, tā kā šodien, ja mēs nevaram tikai aprobežoties ar sevi. Jā. Mums ir jāierauga sevi tajā lielajā visā stāstā. Jā, un tad, ko mēs varam darīt, ko mēs varam nedarīt, kā mēs varam izdzīvot, sadzīvot un tā tālāk. Jā. Tā kā jā. Mēs tad redzam šo dalību tautas frontē, bet tie notikumi ļoti strauji attīstas. Un ir pienāk 90. gads, ir 4. maijs, ir šī vēsturiskā, pirms tam Baltijas ceļš, pēc tam 90. gads ar neatkarības deklarāciju augstākajā padomā, toreiz, pēc tam augusta pučs, un tad ir barikāds 91. gada janvārī. Pirms barikāžu sākuma Juris ir Viļņā. Un Viļņā tanki pārbrauc 30 cilvēkiem, tiek nošauti, sakropļoti, pārbraukts pāri, un viņš to nofilmē. Kādu jūs atceraties sarunu ar viņu par Viļņu? Par to, ko viņš juta un kā viņa acis toreiz atvērās, varbūt vēl plašāk, varbūt tie nervu gali bija vēl atvērtāki. Es domāju, ka tā mazliet bišķiņ tā kārtība citādāk nekā jūs nosaucāt, jo faktiski ir filma Krustceļš, jā, 90. gadā, kur ir tiešām mēs runājam par, kas sāks ar to, kur tā ideja, jā, filmā ir tiešām par ideja nāk no šīs neatkarības deklarācijas
Un faktiski Jurim sen jau bija bijusi doma par to, kā uzfilmēt šo te mūsu tautas likteni, izmantojot tādu dziesmu svētku tēlu, kur faktiski koris stāv visu laiku. Koris mums stāv, bet mainās tik tās formas tajā publikā. Ja? Tad ir vācieši, tad ir krievi, un tad mēs tur kopā maršējam ar krievu armiju, ja, uz skatuves. Un parādot to, ka tas ir mums kaut kāds šis te tautas spēks, ja, kas ir gatavs stāvēt pretī. Ja? Vienalga tas koris dzied un tā. Un faktiski filma ir par to, par tādiem Baltijas atkal mērogā centieniem, par to stāstu, par to mūsu neatkarības nepieciešamību, vēlmi. Jo, kā Juris arī filmā saka, ka daudz tajā laikā rietumos arī domāja, ko mēs tur ņemamies, varam jau tur mierīgi arī kaut kā sadzīvot. Ja? Ka viņi neticēja, nebija tik ļoti pretim nākoši tai mūsu neatkarības ideja, jo kā parasti kaut kādi politiskie vēji tomēr stiprāk ir. Ja? Bet tad, lūk, un ļoti zīmīgi ir tas, ka filma Krustceļš ir faktiski nav šīs tāda sakūtās vardarbības vai kaut kas tur tajā visā filmas stāstā. Atskaitot filmas beigās ir daži Andres Lapiņa Viļņā nofilmēti tanki ielās, kas tā kā tāds rēks. Ja. Atkal mēs varam runāt par Jura vai intuīciju vai sapratni vai to, ka tik viegli jau tas, jo tā sajūta bija, ka tik viegli nezinu, vai mūs palaidīs. Ja. Un, protams, ka mēs negaidījām to, kas notiks, nezinājām to, kas notiks janvārī. Tas ir 91. gada janvārī, vispirms ir janvārs, pēc tam ir pučs. Ja. Un faktiski mums ir 14. februārī 90. gadā bija paredzēts filmas Krustceļš pirmizrāde Anglijas televīzijā. Un lūk, mēs atgriežamies tikko no Anglijas. Juris jau atbrauc ātrāk, viņu uzaicina Viļņā. Viļņas kinematogrāfisti uzaicināja viņu uz īpašu tādu skati, ja, parādīt filmu Krustceļš. Un, bija jau tāda informācija, ka kaut kas tur briest. Viņš, protams, aizbrauc ar savu asistentu, kuram arī bija kamera un skaņu operātoru Anriju Krenbergu un asistentu Aleksandru Demčenko. Un, protams, viņi iekļūst tieši tajā vakarā, tajā ugunī un tajā ārprātā, kas tur notiek. Jā. Es domāju, ka arī faktiski mēs filmā to mēģinājām tā ielikt, ja, kad ir, mēs redzam caur filmu, vai viegli būt jaunam šo tādu uzticību šim te Gorbačova jaunatklātajam laikam, pasludinātajam. Un tad mēs redzam, kas notiek tālāk. Viņā Gorbačovs saka, jūs nekur neaiziesiet. Ja? Mēs jūs nelaidīsim, jums sirdsapziņa neļaus to izdarīt. Un ir šie te tanki un ir šis te pretspēks. Un tas ir skaidrs, ka tā ir cīņa jau ar tādu šo lielo monstru tādā jau agonijas stadijā. Ja? Un, protams, ka tas būs grūti. Ja? Un, protams, tas mums izvērtās, Jurim izvērtās ļoti traģiski zaudējot divus savus kolēģus. Un runājot tieši pēc Viļņas, tas bija tāds šoks. Tas bija šoks, Juris pēc tam teica, atbraucot tajā naktī no 12. uz 13. janvāra 91. gadā, ka viņš brauc tās stundas ar to kaseti, atstājot Sašu Demčenko, kurš arī bija uzfilmējis lielu daļu šo te kadru. Ja. Juris saprat, ka tā kasete ir jāparāda pasaulē, lai to visu apturētu, savādāk būs vēl sliktāk. Ja. Bet tas arī tāds Jura lielākais grēks šajā te, no tādas sistēmas puses, ja, ka viņš izjauca kaut kādus lielus plānus, ja, un kā viņš filmas beigās saka, ka tas ir fantastiski, ka tas notika caur kino, caur uzņemtu materiāla, tāda spēka un lietas. Ja. Tā kā, protams, runāt par to, mums jau nebija vairs vienkārši atkal notikums skrēja uz priekšu un Rīgā sāk būvēt barikādas, un mēs sapratām, ka mēs veidojam štābu un filmējam to, kas notiek apkārt, ja. Līdz mēs piedzīvojam 20. janvāri, un, kā saka, tas bija tāds, lielais punkts uz I, kur, tas bija, protams, ka tā bija traģēdija, jā, pazaudēt divus savus kolēģus 20 minūšu laikā, jā, tas bija traki, labi, Gvids bija ievainots un vēl cīnījās par savu dzīvību, bet, vienalga arī tajā dienā aizgāja bojā. Es esmu Daini Ivānu janvārī, tagad 30.
33 gadi kopš barikādēm runāju, un viņš ļoti uzsvēra to, ka viens no mūsu lielajiem plusiem bija spēja nodot informāciju uz rietumiem, likt runāt par to un neļaut paslaucīt sevi zem paklāja. Nu, ko jūs darījāt, ko Juris darīja, ko visi jūsu komanda darīja, ko darīja citi žurnālisti, un ka bija šīs iespējas aizsūtīt to video pa satelītu prom, un tā tas bija. Mēs īsti nezinām, kas notika tajā 20. janvārī, kāpēc viņi nokļuva zem apšaudes. Vai tas bija, mēs varam tikai... Mēs varam minēt, mums nav... Varbūt tās lods bija domāts Jurim. Nē, es pieļauju, droši vien, jā. Varbūt tas bija viss reālākais mērķis, vienkārši viņam netrāpīja. Tur bija likteņi tāda ironija, ka beigās, kamēr Juris skrēja pārbaudīt, vai patiešām šāva, tikmēr katrs no čaļiem paņēma kameru, un Andris paņēma lielo kameru, kas bija domāta tā kā varbūt, ka Juris ar viņu filmēs, jā, bija tā kā bija, un Juris teica, Juris rādīja vienmēr tajā tiltiņā, pāri tur Bastejā, kad, lūk, šeit iesprūda mana lode, jā, tā kā, protams, jā, es domāju, nav tam tieši pierādījumi, jā, bet, mēs visi domājam, ka, protams, ka tika lodes raidīts tieši uz filmētājiem, jo es domāju, ka uz to brīdi jau bija skaidrs, ka ir vispirms jāiznīcina tie, kuri fiksē šo, un lai šī informācija tālāk nekur nenokļūtu. Vēl tālāk, ja, bet vienkārši uz to brīdi jau Rīgā bija tik daudz šo operatoru, ka visus, bija, jā, daži vēl citi arī bija ievainoti, jā, kas atradās tur tālāk pie brīvības pieminekļa, ja, bet, katrā ziņā tā, es domāju, un ne tikai es domāju, ja, ka, protams, tā vēršanās pret filmētājiem bija ļoti mērķtiecīga un ļoti... Mēs jau šodien redzam, ja, ka sistēma strādā nevainojami, ja, no šīs metodas, ja, kā cilvēkus iebiedēt, kā cilvēkus apklusināt. Ja. Tur jau nekas jauns nav izdomāts. Ja. Kopš 17. gada ja, šī apspiestības teorija, es domāju, 1917. gada, ja, šī apspiešanas teorija un metodas ja, ir ļoti rūpīgi attīstītas, un šīs provokācijas, ja, kādas notiek un notika un joprojām notiek. Ja. Tas ir tā kā viss pēc vienas rokas grāmatas. Kantors tas pats. Kantors jau tas pats, jā. Ja mēs skatāmies tālāk, tad ja es pirms brīža nepareizi to chronoloģiju pateicu, protams, ir 91. gada barikāds, un tad ir pučs, un tad ir tā neatkarība tāda stabilāka. Kā Juris jutās brīvā Latvijā? Es domāju, ka Juris nepaspēja tā kā ļoti izbaudīt to brīvo Latviju vēl, jo tāpēc, ka tas bija tik maz. Un atkal bija filma, mēs 92. gadā pabeidzām filmu Impērijas gals, kas bija tā kā, faktiski novembrī, jā, kaut kur novembrī filma bija gatava jau, jā, un tas bija tāds apkopojums un tā kā, tā vēlme pielikt punktu tam un tad, sākt tālāk skatīties, kas tad notiks. Un tālāk jau Jurim arī atkal bija ideja, viņš gribēja filmēt un fiksēt šo šis neatkarības jā, ceļus, jā, un bija izvēlēti 3 stāsti, viens Gruzijas ceļš, viens Krievijā, kas notiek, un Latvijā, ja, rādīt. Un tad faktiski es domāju, ka viņš piedzīvoja tādu, seriālu, nereālu tādu eiforijas brīdi, ja, kas, protams, ka skaidrs, ka tajā laikā mums kāds teica, ka, pirms paliks labāk, paliks vēl sliktāk, to mēs negribējām dzirdēt, izlaižam, ja, visiem rozā brilles, jā, un visi laimīgi, bet Juris apzinājās, teorētiski Juris apzinājās to, ka būs sarežģīti, to, ka būs grūti, jā, un atkal mēs jau tur, viņa draugs filozofs Andris Rubens stāstīja viņam par Romas impēriju un visām citām impērijām, kuras saprūkot, kādas konsekvences, jā, rodas, un no vēstures mēs varam daudz ko mācīties, jā. Bet, jā, es domāju, ka Juris gatavojās beidzot tam arī, kas filmā mums ir daudz šī spēle filma, šis te kaut kāds cits. Viņš, manuprāt, viņš bija gatavs, ka viņš beidzot varētu neskriet līdzi tiem notikumiem, kas visu laiku notiek, bet runāt par kaut kādām ļoti būtiskām, tādām cilvēciskām īpašībām un lietām un vērtībām, jā, vērtībām par to, kas ir svarīgs, jā, lai, teiksim, atkal, manuprāt, es to teiktu tā,
lai sagatavotu atkal to skatītāju, ja, tam kaut kādam jaunam laikam, ja, lai tu būtu stiprāks, gudrāks, viedāks, saprotošāks, ja, kas tad var notikt. Un es domāju, ka tās visas lietas, par kurām filmā arī Juris runāja, ja, es domāju, tas viss ir tā, tas viss ir uz iekšu, tā kā mēs varam reflektēt, ja, uz sevi, katrs uz sevi un katrs, cik mēs, tā kā par tām lietām domājam, kas tad ir tās mūsu vērtības, ja, par ko mēs iestājamies, pret ko mēs iestājamies. Un man ļoti patika, Ventspilī bija skolnieks, skatījās filmu, un viens 9. klases skolnieks teica, es biju sev teicis, ka es skatīšos filmu un uzdošu jums jautājumus pēc tam, jo man ļoti daudz, kas nebūs skaidrs. Ja. Un viņš teica tā, man viss bija skaidrs, man tikai šie jautājumi ļoti daudzie palika sev. Ja. Tā man šķiet, ka tas ir tāds, labs veids, kā vispār šo filmu skatīties, ja, un mēģināt, caur šo te personību, caur šo te cilvēku, kurš ir izgājis cauri ugunim un visādām nepatikšanām un situācijām, jā. Vienkārši kā tu vari reflektēt uz savu dzīvi, savu domāšanu un to, kas tev svarīgs un kas katram svarīgs. Un ja mēs sapratīsim, kas mums katram svarīgs ir, jā, tad arī es domāju, ka tas būs tāds labs devums tajā kopīgajā lietā. 90. gadu sākums un Juris, diemžēl, aiziet un paliek milzīgs tukšums, es domāju, gan kino dokumentālajā industrijā, kas mums ir, un vispār Latvijā tāda mēroga personībām. Es tā pamodelēju, cik man ir tā sapratni par Juri, lasot un skatoties filmus un runājot ar viņu līdzcilvēkiem. Es esmu pārliecināts, ka viņš būtu bijis Ukrainā šobrīd. Kā jums šķiet? Es domāju, ka jā, jo tas ir tas turpinājums tam, kas bija 80. gadu. No sevis jau tu nevari aizbēgt, jā, un es domāju, ka vienmēr arī, teiksim, es atceros, ka mēs tajā pēc tām barikādēm, pēc tā janvāra, ja, bija tas, ka, ok, liekamies mierā, labi šauj tur, bet tā, tu var redzēt, ja, ka arī tas nemiers, ja, Saša Demčenko skrēja uz Gruziju filmēt, vienalga, jo bija sajūta, kad jāfilmē, jā. Juris arī, es domāju, gan jau viņš mestos iekšā visur, kur viņš varētu, kur viņam šķistu, ka tā kā tas varētu palīdzēt kaut kādai kopīgai lietai, jo vienmēr, tad, kad notiek tādas šaušanas, tas ir vienmēr stāsts par netaisnību, jā, kaut kā. Un es domāju, ka tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ka principā tas, kā Juris filmā saka, jā, tā kā filma Impērijas gals, un kāpēc Impērijas gals, es gribētu domāt, ka tas ir Impērijas gals, jā. Bet, redz, laikam tā viena lieta ir, tu to impēriju vari tā kā sabrucināt, un viņa beidz pastāvēt, jā. Bet tas pūķis, tas spēks un tā tieksme pēc tās varas, jā, un varas kāri, jā, un tas viss jau paliek, jā, un tad tas daudzgalvainais pūķis tur mokās, ņemās un atkal pieaug spēkā, jā. Un tad viņam ir atkal jādara savi darbi, jā. Un es domāju, ka šobrīd ir kaut kāds tāds process, ka šī te alkatība, šī te varas kāre, ja, ir atkal samilzus tik liela, ka viņa iet pāri robežām un dara patiešām šausmīgus darbus. Un es domāju, ka tas trakākais jau ir tas, ka šobrīd mēs visi saprotam, ka mēs neviens nesam, ja, paglābti no tā. Un tiešām man liekas, ka atkal tas jautājums, ja, ko Juris savā vienā intervijā Japāņu televīzijai teica, ja, vispār mums ir jāpārskata, vai mēs tādi varam nākamajā gadsimtā dzīvot. Ja, tāda ir tāda, šie daži, kam ir šī varas kāra, šis ļaunums, ja šī vēlme apspiest citus, ja būt pārākiem par citiem. Ja. Tas ir atkal nozīmē to, ka tās kaut kādas tās pamatvērtības atkal ir kapitulējušas, jā, šo lielo trako lietu priekšā. Jā.